nekad, man liekas, neesmu mēdz kupāt hotdogu. Sīpoliem te man būs tas salsai tāda glazūriņa. Piedod, vienkārši... Ko tu tur sēlpojies, ko? Nē, nu, kad laiks ļauj, tad var aizrauties ar šādām izjūtībām. Ai. Šis varbūt neviens nav uz grila. Nu, ko, Uģi, 3. sērija klāt, jauns uzdevums. Jauns Es esmu uzdevums. apņēmības pilna šodien. Nu, tev iespējams izdosies, bet es nezinu, jo šis ēdiens īsti varbūt nav grilam paredzēts, jo šoreiz mums ir hotdogs. Nu, tos gan parasti vāra karstā ūdenī. Hotdogs? Man tā šķiet, ka jā, viņas tur Ņujorkā, tās tur tādos kaut kādos, tur tādos karstos. Jā, bet Nu, es tādā klasiskākā, varbūt vairāk kā latvieši gatavo hotdogus. Man laikam nebūs baigi klasiski Nebūs? šodien, nē. Žūrija, protams, atkal vērtēs tikai to, vai ir jūtams, kurš bija uz grila, kurš bija ar gadžetu. Un kā nu mums jāiet noteikti ir sagatavot. Sākam gatavot. Nu, Zāne, sāc tu šodien stāsti man, ko tu gatavosi. Nu, ko man šodien padomāja taisīt? Vācu hotdogus. Vācu Jā. hotdogus ar zauerkrautu. Jā, tieši tā, lai arī ko tas nozīmētu. Kāposti parasti. Jā. Ar baltām desiņām, ar sautātiem kāpostiem, grauzātiem sīpoliem, sinapītēm un tā. Darba īstenībā tur nav daudz, bet, nu, cerams... Bet atbildīgs. Bet atbildīgi, jā. Kāds tev plāns? Nu, man grauzdēto sīpols arī mazlietiņ vajadzēs, jo es viņus gribu kraukšķīti. Man būs grillēta kupāta hotdogs. Pat cik mēs grillējam, tad tā vīnas desiņa vai kaut kāda frankfurtas īsti neiet iekšā. Nu, un tad es likšu grillētu kupātu, un man pa virsu būs tāda ananāsu sīpolu salsa ar mazliet zaļajiem salātiem un kraukšķīgiem sīpoliem. Klausās ļoti neparasti. Nekad, man liekas, neesmu mēdz kupāt hotdogu. Bet nu tad jau ķeramies pie darba. Nu, ķeramies pie darba, jā. Tā, nu man jāsāk noteikti ir ar salsu. Cik ir, kas ir Nu, tas? ka viņa tās vidū vairāk tās lapiņas, jo viņam viegli jānāk ārā. Šitā beig nenāk viegli ārā. Tad man būs slikts ananās, jā? Nu, nē, es domāju, ka tev izstās labs. Labi. Būs labs. Ko tu sāc, Zane? Nu, patiesībā es baigi negribu steigties, jo man nav daudz priekšdarbu. Man ir jāuzsil tie kāposti, kas jau ir sautāti. Nu, es pati nesautējuši. Kāposti man ir gatavi jau sautātie kāposti, štovētie. Tad ir jāapcep tās desiņas. Un tad vienkārši jāliek kopā tas viss tie hotdogā. Nu, es nezinu, man maizītes jau grillēt, vai ko man darīt. Maizīt es laikam šogad mācīšos no kļūdām. Maizīt es pirms sildīšanas ietīšu folijā, lai viņi man nesadeg. Tā salsa laikam jātaisa diezgan smalka, jo tas hotdogs un tā maizīt nav pārāk liela. Jūs zinu, kā es ietekmējos? Es ietekmējos no korejiešu banh mi, jo tur viņi liek to cūkas pavēderi, grillēto. Un tāpēc es izvēlējos cūgaļas kupātus. Tāpēc viņš man ir tāds mazliet tropisks, jo cūgaļa ar ananāsiem atkal savukārt ļoti labi iet kopā. Kas vispār ir kupāts? Bet kas ir iekšā? Tā gaļa kaut kāda citādāka. Maltā gaļa tur ir iekšā. Nu, tu esi katrā ziņā lielāks kupāta eksperts par mani. Man liekas, ka kupāta arī nāk no Vācijas vai no Austrijas vai no kaut kur no turienes. Tā, šis man tas paliek siltumiņā. Tev viss gatavs? Man viss gatavs. Absolūti jocīgs hotdogs man būs, bet nu... Labi, ko tām desām tagad? Kas ir tavs mīļākais hotdogs, Uģi? Man laikam, ja tu man prasi par desu, tad man laikam Frankfurtas desu vislabāk garšo. Vai kabānos laikam, jā. Nu, es tiešām nesteidzos, Uģi, ja, bet nu, tu varētu. Tu Tu nesteidzies? varētu atkal pasteikties. Man šitai manai tropiskajai, jocīgajai hotdoga scēnai vajadzēs noteikti arī kādu interesantu mērci. Un man kaut kā liekas, ka tā būs šī te sezama mērce.
Labi, es tad likšu cipties manas kupātdesiņas. Šajā gadījumā es viņas likšu tālāk nost no siltuma, jo desiņas man ir diezgan sensitīvas. Netiešā karstuma zonā, kā saka profesionāli, tas ir nevirs oglēm. Zana, cik tev skaists maizītes? Jā, nu viņas ir gatavas pildīšanai. Manējās drīz būs gatavas pildīšanai. Pildi mani. Tā, es darīšu šitā. Izmeklēšu mazākās, skaistākās, kraukšķīgākās lapas. Pārējās varēs izmantot kaut kam citam. Laikam jācep tās desiņas, nav vairs ko. Es pievienošu vienu mazu čipatiņu piparmētru savam ananāsam. Tad man arī tikai paliek sacep desiņu. Un vēl es salsiņai pievienošu teriyaki medus barbekju mērce ar ananāsiem un sīpoliem. Te man būs tas salsai tāda glazūriņa. Kā iet taviem kupātiem, Uģi? Mani kupāti kupājās pa oglītēm. Es tās slikti. Piedod, vienkārši Ko tu tur sālpojies, ko? Labi, es nedrīkst smieties beigās, vienkārši man karma, viss. Tā, nu man desiņas ir gatavs. Bet pirms mēs liksim kopā hotdogus, Jā, mēs aiziesim kokteļu pauzē. jā, Sarūpēsim mūsu viesiem kaut kāds interesants kokteļus. labi. Vai viņiem ir gan interesanti hotdogi, kā mēs Labi. vienojamies, kaut kas citādāks, gan arī kaut kādi interesanti dzērieni. Labi, darīsim tā. Uģi, ko gatavosim šoreiz mūsu viesiem? Šoreiz mēs pagatavosim kaut ko īpaši garšīgu, un tas būs vispār jaunums no Jack Daniels. Tas ir blackberry viskija liķieris, tātad ar kazenēm, un mēs pagatavosim divus dažādus šoreiz atkal. Labi. Ar Jā. ko mēs sākam? Sākam ar to, ka divās glāzītēs tu man vari kā parasti ielikt ledu, Labi. un divās es taisīšu tādu, laikam, tā kā smash, tas saliek avenes iekšā, 3 gabalus katrā glāzē, un ar šito otru pusi mēs te viņus ātri, Tā kā mojito, bet ar avinām, ja? nu kaut kas uz to puses, jā. Te mums ir tagad abās glāzītēs vienāds daudzums jaunais viskija liķieris. Tā, un tu, Zane, varēsi man palīdzēt un šim te, kur ir ledus, uzlikt jau topapu. Tā mums ir aveņu limonāde. Es pabeigšu likt ledu. Un es pabeigšu rekur šo te, kas mums ir. Labi. Nesam Nu, mūsu Zane, viesiem. nesam. Kamēr man ir laiks, es varu nodarboties ar mazliet mākslu. Es uztaisīšu savus romiešu lapus no abām pusēm vienādas. Nē, nu, kad laiks ļauj, tad var aizrauties ar šādām izvērtībām. Man patīk. Bet man prasās vairāk pfefferminze. Jā. Ai. Šī būs, man liekas, viena no retajām reizēm, kad nevarēs teikt, ka Pa maz gaļas. Jo tā maizīte būs, man liekas, pa maz. Priekš šī hotdoga. Iespaidīgi. Tā, Zane, mani Tas brīdis klāt, ja? milzīgie kupāti ir gatavi. Es ņemu savus maizītes. Nāc pasties, kādas man maizītes ir. Paraugi, redzi? Tieši tāda, kā es gribēju. Viņa ir silta. Viņa nav piedegusi. Nē, es viņas vienkārši ieliku folijā. Redzi? Nu, jā, labi. Nu. Man ir savas maizītes. Nu, jā, labi tev. Manas vienādās romiešu lapas iet iekšā.
tālāk ies iekšā. Zini, ko tas deva man, Zana, kad tā maizīte šitāda mitra ir? Tas, ka viņa nesaplīsa, kad es viņu vēru vaļā. Nu, jā. Tā ir tā atšķirība. Pamatā ir kečupiņš. Kas ir hotdogs bez kečupa? Tas tā kā hotdogs bez desiņas. Tas ir hotdogs ar sinepēm. Jā, tās un arī būs. Neuztraucies. Nevar saprast, cik daudz. Tā, nu re. Man tikai ananāsu sīpolu salsa ar mērci. Un viss ir gatavs. Nē, man viss gatavs. Nu, vajadzēja labāk atvērt. Tā bija mana kļūda. Karsts! Sīpoliņš. Nu, un vēl sūduši laikam kādu dīkstu. Nu, visu. Nu, Tā stunda ir. tu esi gatava? Yes. Tev tas brūnais šķīvs. Abi divi nopētam, kas tur Tas brūnais šķīvs tev labi izskatās. Jā, Vispār šitā piestāv tev, jā. jā. Man arī šoreiz zilais šķīvs, jo man tāds krāsains te viss ir. Nu, izstās labi. Nu, ko, Zane, nu izstās arī labi tev. Nu, Tad iesim cienāt. katram savs stils, jā. Nu, tad Pilnīgi. dodamies. Priekā par satikšanos. Sākam ar šito, jā. Sākam ar zilo šķīvi. Šitais ir mega. Kaut kāds mega, jā. Izstās ļoti labi. Man šī tā ir garšīga desiņas, kā kaut kāds kupātu veidīgs kaut kas. Kašīgi. Bet nu šitien saprast, uz kā viņš taisīts, te nereāli. Bet šī vispār no grila nekas vispār neliecina. Šis varbūt neviens nav uz grilu. Nu, garšīgi. Nu ko? Nu, mēģinam otru. Tur laikam vēl divas desas ir iekšā. Ne? Nezinu. Tiešām tur ir divas. Jā. Šis ritīgi ir vācu variants ar kāpostiem. Jā, šis labi. Šis arī tāds aišanai parocīgāks izbērs. Zinu, šitam vispār gils nav tūmā bijis izmutīgi. Domā, jā? Nē, tas maizes izstās, jā, pārējais viss. Bet šis ir Garšīgs. garšīgi. Bišķi šmucīgs, jā. Nu, ko? Nu, riskējam un balsojam. Nu, kā jums liekas zilais šķīvs? Zilā panna. Es domāju, cik, nu, tad attiecīgi brūnais. Nu, kloģi. No. Šoreiz rezultāti abiem tīkam. Jā, nu tāds neizšķirts. Mums vēl ir priekšā tad vēl viss kaut kas var mainīties. Jā, es domāju, tāpēc, ka tās desiņas šoreiz nebija tik uzskatām, varbūt, nu, redzams, vai tur grib Un ļoti izteikti dažādas. Tik milzīgi nevarēja saprast, tā kā, kur viņi cep. Jā. Bet labāk tā, nekā, kā es atkal pārliecinoši zaudēju. Tā kā es esmu priecīga vismaz par šādu rezultātu. Īsāk sakot, mums vēl daudz kas priekšā. Vēl vesels 3 sērijas, jau tad tiekamies nākamreiz. Uz tikšanos.